Ok, super. Labvakar, labvakar visiem šodien mūsu webinārā. Pirmkārt, centīsimies, protams, pārāk ilgi neiegrim šajā visā, bet mums ar Simonu ļoti patīk tas, ko mēs darām. Es pieļauju, ka mēs varētu šo webināru apmēram nopaļot kādās 45 minūtēs, varbūt maksimums stunda. Bet, tad uzsitām sev pa plecu, ka esam šodien pieslēgušies. Mēs jau ejam bišķiņu pret straumi, kur mūs tā kā ved, vai ne? Tā kā meklējam jaunas iespējas. Tātad sākumā mazliet iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Madara. Un, es pati ar šo iespēju jau nodarbojos 4 gadus. Un īstenībā, kad es sākumā uzsāku, es vienkārši meklēju veidu, kā izveidot sev papildus ienākumus. Okay. Pirms 4 gadiem es dzīvoju Austrālijā, šobrīd dzīvoju Latvijā, bet tad es dzīvoju Austrālijā, manai meitenei bija gads, pirmajai meitiņai, un es vienkārši biju mājās, man nebija nekādu savu ienākumu, jo es, tad dzīvoju Austrālijā, un man nebija nekādas māmiņās, kas mums šeit Latvijā ir diezgan ekskluzīvs tāds tā kā pasākums un bonus patiesībā, tāpēc es ar visu, kas ir mammas, to tā kā izbaudu un ir pateicīgs par to, nevis sūdzās vai ne, jo man nekas tāds vispār nebija, un es vienkārši gribēju sev atrast kaut kādus ienākumus, jo es zināju, ka es varu būt liederīga ne tikai, protams, es jau ir daudz audzināt bērniņu, būt mājās un vadīt tā kā saimniecību un to visu darīt, bet zināju, ka man ir vēl kaut kas vairāk, un arī savā dzīvē iepriekš esmu tik daudz dažādas lietas izmēģinājis, dažādus darbus, es strādāju bankā, es dīdžejoju, es tulkoju kaut kādā freelancā filmām no angļu valodām, tekstus, subtitriem, un es strādāju visādos restorānos un visu kaut ko es vienmēr izmēģināju, un man nekad nebija tā sāta sajūta, nekad nebija tā piepildītā sajūta, kad lūk, šis ir kaut kas tāds, ko es varētu darīt visu savu atlikušo mūžu, man vienalga, kas notiks, esmu atradusi sevi, vai ne? Un kad es ieraudzīju šo iespēju, man bija tā sajūta, ka kur šis viss bija ātrāk. Jo, protams, tāpat kā jūs šobrīd vēl varbūt daudz nezināt par šo lietu, kas tas ir, jūs varat būt skeptiski, jūs varat bailīgi bišķiņi, un, protams, es arī tāda sākumā biju, bet ar laiku, pirmkārt, es pamēģināju, tas ir viens, es pamēģināju, es arī, protams, nekad nepadevos, bet esmu pamēģinājusi, un ar laiku es iemācījos, es sapratu, cik patiesībā iespaidīga ir šī iespēja un kur tā mani var aizvest, vai ne? Un, protams, jau pašā sākumā redzot Sendiju, kas ir mana mentore, vai ne? Kāda viņa ir rezultāti, ko viņa dara, kāds ir viņas dzīvesveids. Es zināju, ka šī ir tā iespēja, ko es arī gribu izmantot, vai ne? Un ko es vēl gribu noteikti arī pieminēt, kad šī iespēja ir domāta ikvienam, vai tu esi jauns, vai vecāka gada gājuma cilvēks, vai vidus paaudzes, vai kā to sauc, jā. Mums ir mamma šeit, mums ir tēti šeit, mums ir studenti, mums ir cilvēki, kas vienkārši strādā un grib kaut ko vairāk no dzīves, vai ne? Tā kā dažādi gada gājuma cilvēki ir arī mums viens vectētiņš Zviedrijā, kas ir komandā. Tā kā tiešām, lai kas te būtu, šī iespēja tev var kaut ko iedot, un tu no šīs iespējas arī vari kaut ko paņemt, vai ne? Un tā, gadu gaitā man šī iespēja protams, ar manām darbībām un to, ko es daru, un kā es izmantoju šo iespēju un informāciju, kas man tiek dota no šejienes, esmu izmainījis principā savu dzīvi. Viens ir, protams, tas, ka fiziski, kur es dzīvoju, es vairs nedzīvoju Austrālijā, tagad dzīvoju Latvijā. Vispār bišķiņi raustās, vai ir ok internets, tā kā savienums ir ok. Nu jā, un tad, protams, esmu izmainījis savu dzīvi tādā ziņā, ka, protams, es pelnu ar šo iespēju. Ja es nepelnītu pēc 4 gadiem, domāju, es varbūt šeit nebūtu arī, bet vairāk uzsvars, jo, protams, es varu atrast jebkuru darbu, es varu nopelnīt naudu. Tas man nav tā kā liels brīnums, bet man ir vairāk par to, ka es tiešām esmu atradusi sevi, man ir sava vīzija, sava misija, uz ko es eju, un sava pārliecība, un savs tā kā mērķis, mana jēga, teiksim, dzīvē, ko es gribu darīt, papildus mammas lomai, šeit es varu visu apvienot, un es varu būvēt un realizēt savu iekšējo potenciālu, un man nav nekādas bremzes, man nav nekādas robežas, man nav nekādas, nezinu, griesti vai ne, šeit viss ir tieši atkarīgs no jums, cik jūs izdarat, cik jūs gribat izdarīt un cik jūs gribat tālu iet. Tāpēc šī iespēja arī, ja jums gribas vienkārši kaut kādus mini papildus ienākumus, varbūt arī kaut kādam papildus ceļojumam vai ne, vai jūs tiešām gribat nopietni ar laiku, tas nenotiek vienā dienā, bet ar laiku nomainīt karjeru, nomainīt tiešām veidu, kā jūs pelnat pilnībā, tas arī viss ir iespējams, vai ne? Tas diapazons ir ļoti plašs. Un tad noteikti pierakstiet kaut kādus savus jautājumus, jums tāda rodas, būs diezgan daudz informācijas. Nevajag tur, ja jums negribās, nevajag rādīt sejas, lai kameras iekšā, es jums arī neko pašiem nejautāšu, jums nav jārunā, tā kā nebaidieties, vienkārši atslābināties, klausties, paņemt kādu dzērienu varbūt, un, vai es drīkstu arī
arī jums būtu tāda nedaudz varbūt atklāta, varbūt skarba, jo man tiešām iekšā arvien vairāk, jo es arvien vairāk tā kā mācos par šo visu, mainu savu domāšanu, skatos, kas pasaulē notiek, izglītojos. Man krājas arvien vairāk tādas tā kā ne dusmas, bet vienkārši, es nezinu, kā to nosauc, vienkārši gribās izteikt to, kas ir sirds arī kaut kādā ziņā, vai ne? Jo, protams, mēs visi šeit esam sanākuši, un kā jau es teicu, ka, protams, tas primārais ir tas, ka mēs nākam šeit. Jo mēs meklējam kaut ko. Mēs meklējam kaut kādus papildus ienākumus. Visi, protams, sākumā par naudu, ar to arī tas viss sākas, vai ne? Bet, manuprāt, nu, zin kā, ir tas teiciens, kad saka, ka par naudu nevar nopirkt laimi, ok? Tad tas cilvēks, kas to saka, es droši vien domāju, ka tas cilvēks, viņam nekad nav bijis daudz naudas, viņš nekad nav izbaudījis, kā ir, kad ir daudz naudas, bet, ko es gribu arī ar to pateikt, ka vairāk naudas neatrisinās jūsu problēmas. Okay? Tas ir arī ļoti daudz par to informāciju, pirmkārt, kā jūs rīkoties ar savu naudu. Un ko jūs darat ar savu naudu? Tāpēc, kad vairāk naudas neatrisinās jūsu problēmas, informācija to atrisinās. Jums ir nepieciešama informācija pareizā, kas jums ļaus rīkoties ar savu naudu tādā veidā, kas to pavairos, vai iemācies jums pelnīt vairāk. Nu, lūk. Un acīm redzot, ja jūs esat šajā te zvanā, tad jūs kaut ko meklējat, jūs neesat 100% tā kā savā darbā vai tajā veidā, kā jūs pelnat naudu, jūs neesat pilnībā, teiksim, laimīgi, apmierināti, gandarīti ar to, vai nu emocionāli, vai nu, teiksim, fiziski ar to atalgojumu, kas jums tiek piešķirts, vai ne? Un tāpēc mēs esam šeit, vai ne? Tāpēc kaut kas ir jāmaina, ja jūs vienmēr turpināsiet darīt vienu un to pašu, jums kaut kas ir jāpamaina, ir jāapskatās kaut ko jaunu, tāpēc uzsitam sev pa plecu, kad mēs jau esam šajā zvanā, un es zinu, ka varbūt, piemēram, lielākai daļai, klausoties mani un Simonu vēlāk, arī noteikti paliek līdz beigām, vai ne? Varbūt jums būs tā sajūta, nu es visu te zinu, ko viņas te runā, man jau nav tā jēga to visu klausīties. Un es zinu, ka noteikti būs kāds šajā zvanā, kam šī šī informācija tiešām daudz ko pamanīs dzīvē. Tāpēc paldies visiem, kas jūs šeit esat, lai ar kādu mērķi jūs esat. Šis zvans ir priekš jums. Es varbūt beigšu, teiksim, runāt par sevi un sāstīju savus viedokļus un tā, bet, nu, lūk. Jā, un vēl ko es gribēju piebilst, kad es zinu, ka šobrīd internets ir pārbāzts ar dažādām peļņas iespējām, ar dažādiem tīkla mārketingiem, ar visu kaut ko, ar visu kaut kādiem skameriem, protams, arī un visu to, vai ne? Tāpēc esiet, protams, rūpīgi arī vispār, ko jūs vispār darat internetā, ko jūs skatāties, kam jūs rakstat, ar ko jūs sarakstaties. Un mēs noteikti to visu darām personīgi. Mēs vienmēr sadalāmies caur zūmiem, tāpēc tādā ziņā es nezinu, kurš kameras to darīs, bet arī no tāda viedokļa, ka ir ļoti daudz, kas ko darīt šeit. Un es zinu, ir daudz cilvēku, kas ir mēģinājuši un vīlušies. Noteikti neļaujiet tam sevi apstādināt, jo mēs arī, piemēram, aizējam uz vienu restorānu, mēs aizējam uz otru restorānu, trešo restorānu. Varbūt vienā nepārāk, varbūt citā mums ļoti labi garšo, vai ne? Tā kā nevajag sevi aprobežot, ja mēs esam vienreiz apdedzinājušies arī. Ko es vēl gribēju pateikt, jā, tas, ka, piemēram, to mēs vēlāk arī pastāstīsim, kad mums šeit ir pilns atbalsts, jo zinu, ka daudz iespējas ir tādas, ka jūs kaut ko pamēģināt, un jums ir viss tā kā jādara vairāk mazam vienam, un jums nav tie cilvēki apkārt, un šeit tā pievienotā vērtība arī viena no tām, vai ne, ko es pieminēju, teiksim, protams, var nopelnīt, var atrast sevi, tā kā var veidot to pašizaugsmes ceļu šeit, un otrs tas, kad, trešais, kad šeit ir arī tie cilvēki apkārt, jā, jo mēs ar Simonu jau mums ir tūs attiecības. Es Simonu nepazinu pirms šī te biznesa, ok? Es nepazinu Simonu, un daudz citus cilvēkus nepazinu, un šobrīd manā, teiksim, draugu paziņu lokā ir ļoti daudz veiksmīgi jauniešu cilvēku, kam ir cits skatījums uz dzīvi, un es zinu, ka arī Latvijā es ļoti bieži ar jums runāju caur zvaniem, 1-1, un es zinu, ka Latvijā ir grūti atrast tādus cilvēkus, kas tiešām ir tendēti uz izaugsmi, uz attīstību, kas grib vairāk no dzīves, kas negrib samierināties ar to, kas mums ir dots, un es zinu, ka Latvijā mēs esam mācīti vienkārši domāt tajā kastītē, kad tev jau nu pietiks ar to, kas tev ir dots, ko tu nu vairāk, kas tad un kur ko tu vai, ko tu vispār gribi tagad, ko tu ceri. Bet tā nav. Mēs esam radīti, nezinu, no visuma, no Dieva, vai kam jūs ticat, vai ne? Un mums ir tā kā
mums ir dots viss, mums vajag kultivēt to abundance, aizmirst, kā teikt, bija Latvijas, bet to pārpilnību. Kāpēc mēs esam radīti šajā pasaulē, lai mēs piedzīvotu visu, pilnīgi pārbagātību, bagātu dzīvi, un, protams, ir veidi, kā līdz tam nonākt. Varbūt, ja mēs tur šobrīd neesam, ir veidi, kā līdz tam nonākt un kā to arī ieraudzīt. Bet, nu, nolādīsimies višķiņu zemes, tā kā atpakaļ realitātē, un nu, es jūs tiešām iepazīstināšu ar to iespēju, ar to, ko mēs nodarbojamies, un šī iespēja tiešām paturēt atvērtu prātu, okay, jo šis ir kaut kas ārpus tās kastītes, kurā mēs esam mācīti domāt, dzīvot, vai ne, jo mēs zinām, skola, bieži vien skolu sistēma vispār ir izveidota, lai veidotu darbiniekus, nevis, teiksim, cilvēks, kas domā brīvi un ir radoši un kuriem ir kritiskā domāšana, mēs esam vairāk mācīti atcerēties, uz kontrolu darbu, piemēram, kaut ko, un tad aizmirst, un tad zubrīt iekšā nākamo vielu un tādā garā, vai ne? Bet šeit bišķiņi jābūt atvērtam gan ar sirdi, gan ar prātu. Tā kā, nu, lūk, es metos beidzot klāt mūsu prezentācijai. Tātad. Tā. Nu, lūk, tātad kompānija, ar ko mēs sadarbojamies, saucās bija, un pirms es arī metos tajā iekšā visā, tas, ko mēs piedāvājam, ir vairāk izglītība, tas nav financial advice, bet vairāk izglītība un informācija, ar kuru jūs tad paši vēlāk darbojaties finanšu tirgos. Visi lēmumi, ko jūs pieņemat, ir pēc tam uz jūsu atbildības. Arī šīta kompānija nav brokeris. Visi lēmumi, ko jūs darat, ir tā kā jūsu pašu rīcībā. Mēs neesam brokeris. Tā ir vienkārši izglītojoša platforma. Un, jā, ko es vēl jums gribēju parādīt, kad nebaidieties, jums nav šeit jānāk un obligāti jādara mārketings, jāizplata. Jūs varat arī pelnīt ar to, tā teikt, pirmo to biznesa daļu, kas ir saistīta ar finansu tirgiem, ko es jums tūlīt parādīšu. Tāpēc, ja jūs varat redzēt, šeit ir pat statistikas dati, kad 77% no klientiem darbojas tikai kā klienti, lieto mūsu produktus, mācās, darbojas finansu tirgos, un tikai 22,5% vispār izvēlas paši, viņus neviens nepiespiež, un tas nav obligāti jādara, izplatīt mūsu superīgos produktus un rādīt šo iespēju tālāk, kas ir tas, ko mēs ar Simonu, protams, daram arī. Nu, lūk, tātad šī ir mūsu kompānija BE. Viņi atrodas Dubajā, viņiem ir office, un šī kompānija pastāv nu jau 7 gadus, pat vairāk. Sanāk 7,5. Un mēs, reku, ja jūs zvanat, mums zvanā arī ir Madara. Mēs ar Madaru arī bijām novembrī aizbraukuši uz Dubaju. Un vēl Kristers mums no Latvijas arī bija Dubajā. Mēs bijām Dubajā viņu ofisā. Novembrī viņi svinēja tādu savu 7. dzimšanas dienu un arī atvēra savu jauno ofisu, kas ir ļoti advancēts un viens no modernākiem vispār ofisiem. Man liekas, viņiem tur bija kaut kāda balva arī, kad pat inovatīvāks ofis kā Google un Apple, kaut kas tāds. Varbūt precīzi nepateikšu, bet along the lines of, you know, like tā kaut kas tāds to pusi. Un, jā, tad šī kompānija, ko jau pieminēju, jā, tad nodrošina cilvēkus ar izglītību, informāciju, pieeju finansu tirgus ekspertiem, lai jūs varat nākt un darboties veiksmīgi finansu tirgos, vai ne, un darboties mārketingā, izplatīt, vai ne, tas ir pēc jūsu izvēles. Un šī kompānija arī, viņai, ko es gribu atzīmēt, ir, jā, tad juridiskā klātbūtne daudzās ļoti nozīmīgās valstīs, kā piemēram Amerikā, Itālijā, kur ir ļoti skrupulozi un strikti šie te kritēriji, lai vispār kaut kādi finansu tirgus kompānijas varētu darboties viņu valstīs, viņiem ir augsti šie standarti, un jā, vēl mēs esam arī daļa no Direct Selling Association, kas ir Dubajā, apvienotos Arābu Emirātos. Mēs esam arī pirmā kompānija, kas ir šajā te asociācijā, kas ir saistīta ar finansu tirgiem. Nu, lūk, tā kā ļoti skaists office, vai ne? Tad jau dodamies arī tālāk, un šeit es noteikti gribu arī pieminēt kompānijas izveidotājus. Tie ir 2 brāļi, Moins un Isāns. Moins ir mūsu CEO un cilvēks, kas vairāk nes šo te kompānijas vārdu tālāk pasaulē, un Isāns ir mūsu ģēnijs, kas ir aiz mūsu visām platformām, un SageMaster, ko es jums vēlāk visu pastāstīšu vairāk, bet viņš ir ļoti, teiksim, tas tehniskais džeks, IT džeks, kas būvē mūsu platformas, sistēmas, un ļoti arī, teiksim, ņem vērā mūsu, protams, klientu dažādas atsauksmes, un ar mums sadarbojās, un tātad šiem brāļiem šī kompānija, viņu plāns A, B un C, viņiem nav nekādi backup plāni, šis ir viss, ko viņi savu mūžu nolēmuši darīt un būvēt šo kompāniju, un tas ir
tā viņu rūpe un iezīme, ka cik svarīgas ir tā kā detaļas vienmēr, ka mēs bijām Dubajā arī šajā te kompānijas retrītā, vai ne, cik tas ļoti bija redzams un jūtams, arī konvention, ka mēs tikko bijām Minhenē arī ar Simonu un visiem latviešiem, mēs visi kopā tur bijām tik ļoti smalkjūtīgi un tā kā uzmanīgi par detaļām, vai ne, ļoti, ļoti. Tiešām var redzēt, ka viņi dara to no sirds un ka viņiem savu klienti un cilvēki ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, lūk, un kas tad īsti vispār tas ir? Kā jau es pieminēju, vai ne? Vairums cilvēku skrien tajā ikdienas ritenī, un tas, kas viņiem pietrūks, lai uzlabotu savu dzīvesveidu, savu dzīves stilu, savus ienākumus, visbiežāk ir informācija, un vairums cilvēku vienkārši dzīvo no algas līdz algai. Mums ir ļoti grūti iekrāt. Mums liekas, ka mēs skrienam, mēs daram, mēs tā kā pašiem, mēs tiešām daram visu, ko mēs varam, bet tāpatās mums ir grūti savilkt galus, bieži vien varbūt kaut kas pat jāaizņemās, vai ne, mēs iekļūstam parādos, un mums ir šis stress arī krājas, protams, par naudu, un tādējādi, protams, ir inflācija un aug nodokļi un viss izmaksas samazinās, bet visbiežāk tās algas, kuras mūsu parastajos, teiksim, office darbos, 9-5 darbos ir, viņas visbiežāk netiek līdzi tam, cik ātri ceļas visas izmaksas, un, protams, gribās kaut kam sakrāt, gribas mašīnu, gribas māju, visu kaut ko gribās, bet tik pa laikam arī kaut kas salūst, bērniem jau kājas, jāpāk jauni apavi, jauna sezona, vai ne, visu laiku kaut kas notiek, un visu laiku kaut kādas izmaksas, un ir grūti iekrāt, veidot iekrājumus, un tas mums dod to gan mentālo stresu, gan es ticu tam, ka kaut kādas dažādas slimības nāk arī no šīm emocijām. Mēs saslimstam, un ja mēs bieži vien esam tādās zemās vibrācijās, kaut kādās dusmās, stresā, skaudībā, visādās tādās emocijās, mums arī bieži vien tas viss parādās mūsu fiziskajā ķermenī, un arī varbūt, ja mēs visu laiku skrienam un kaut kādas citas finansiālas, teiksim, prioritātes mums ir, varbūt citreiz mēs neatveltam ļoti savai veselībai, vai tur aiziet sporta zāli, vai pat nepietiek laiks tam, vai padomāt par ēdienu. Mēs varbūt kaut kā neveselīgāk ēdam, jo mēs tieši skrienam visu laiku tajā ritmī pakaļ naudai, jo visu laiku kaut ko vajag, vai ne? Un tā ir normāla, protams, dzīve, tā ir normāla situācija, bet, manuprāt, es tā negribu dzīvot, un tāpēc esmu izvēlējies šo iespēju, kur es varu vairāk iemācīties veidus, kā palielināt to, ko es pelnu, pelnīt gudri, nevis tiešām pelnīt tā kā smagi, vai ne, ar smagu darbu. Un, kā jau jūs noteikti arī zinat, ka tas finansu tirgi tie nav paredzēti vienkārši cilvēkiem, tā kā bez priekšzināšanām vienkārši iet un kaut ko darboties, cik es miljonus stāstus esmu dzirdējis, kad cilvēki vienkārši iet un jā, es tur nopirku kaut kādu koinu un viss likti, viss mīnusos, viss pazaudēja, vai ne? Tā tas nestrādā, un tā tam nebūtu jāstrādā, jo finansu tirgos darbojas, piemēram, bankas, kaut kāda hedge fondi, investīcija fondi, un viņiem ir speciāls finansu tirgus eksperti, kas darbojas ar to visu, kas treido, kas skatās laik ziņas, updateus, skatās čārtus, vai ne? Un šeit jums tas viss ir pieejams kā iesācējiem, bet jums ir pieeja šiem ekspertiem, vai ne? Tātad tehniskās zināšanas mums ir arī dažādas tehnoloģijas, ko es jums parādīšu, un tas jums iedod to pārliecību darboties finansu tirgos jau no jūsu paša puses, tā kā uz jūsu atbildības arī, protams, vai ne? Un, jā, mums ir šī te WOW platforma, kas ir izglītojošā platforma, kur mēs nākam mācīties, mums ir dažādas gan arī, teiksim, pamatzināšanas, pamatkursi, gan arī vairāk pēc tam jau tiešraides sesijas, kur mēs nākam katru nedēļu, mācāmies no jauna kaut ko, skatāmies tirgus, jo visu laiku kaut kas jauns, protams, notiek. Nav tā, ka finansu tirgus stāv uz vietas, visu laiku ir kaut kādas tādas ziņas, tur ir karš, tur ir Trumps, tur ir tas, un visu laiku kaut kas mainās, visu laiku kaut kāds spiediens, vai ne? Un tām seko līdzi šie eksperti, un tad jūs katru nedēļu varat nākt arī skatīties līdzi, kas tad notiek, kādi ir updati, ko es varu darīt ar savu naudu, jūs pēc tam pieņemat šo te lēmumu, vai ne? Un SageMasters jau ir uz mākslīgā intelekta balstīts platforma, ko es vēlāk vispār vairāk pastāstīšu, kas jums palīdz, jā, darboties finansu tirgos. Nu, lūk, un tad viss tas kopā jums palīdz veidot šos panākumus. Nu, lūk, un šeit vairāk par to WOW platformu. Viņa tiešām ir ļoti plaša, un tur ir daudz ko arī darīt, un ir arī, mēs tikko, tātad, pieminējām, mēs tikko bijām Minhenē, mums bija convention 8000 cilvēki, un bija daudz dažādi updati. Un šeit jūs varat nākt, tātad mācīties, šī te kompānija, brāļi, Isāns visu laiku pilnveido un attīsta un klausās, kas nav labi, ko vajag uzlabot. Un šeit, principā, jūs varat nākt mācīties par forex tirgu, par kripto tirgu, par akcijām, par indeksiem, vai ne? Jūs varat mācīties no kā iesācējs, no pilnībā nekā nezināšanas, tā kā es to sāku, kā Simons sāka, kā Madara sāka, kā Žanita arī, es redzu, kā Žanita sāka, arī neko nezināja. Mums visām ir kaut kādi rezultāti jau caur šo te iespēju finansu tirgos, kaut gan mēs neko iepriekš nezinājām par finansu tirgu.
tirgiem, kas ir lotsites, kas ir pips, kas ir vispār forex tirgus, kā tas strādā. Mēs nezinājām, bet mēs caur šo te iespēju mēs tieši nācām, tāpēc, ka mēs gribējām iemācīties. Un šeit tas viss ir iespējams, kad šeit viss ir sakārtots, eksperti ir sakārtojuši šīs zināšanas, pa plauktiņiem, viss smuki pēc kārtas, un jūs varat nākt kā iesācēji, bez priekšzināšanām, nākt, skatīties šos video, viņi ir kaut kādi arī interaktīvi, ne? Ļoti arī tātad lietotājiem draudzīga šī platforma, kur jūs varat arī izveidot dažādus mācīšanās ceļus, arī ko jūs gribat mācīties, ko jūs gribat fokusēties, vai ne? Tiešām informācija bagāta. Un, kā es pieminēju, jā, jūs varat arī mācīties trading sistēmas, respektīvi, viens, ko jūs varat darīt, nākt skatīties no ekspertiem, ko viņi dara, visu laiku skatīties tos updates, sekot līdzi un ar laiku caur viņu tām sesijām arī mācīties. Un otrs, ko jūs varat darīt kā iesācējs, varat nākt mācīties trading sistēmu, kas ir vispār visspēcīgākā prasme, ko jūs varētu jebkad iemācīties blakus pārdošanai. Tradings ir viena no visaugstām apmaksātajām prasmēm, ja jūs ar laiku spējat to kļūt meistarīgi šajā te. Nu, lūk, tā kā, manuprāt, ļoti, ļoti vērtīgi šīs zināšanas, ko šeit var iegūt. Jā, tā kā mums ļoti daudz cilvēku arī pēdējā gada laikā ir uzrādījuši lieliskus rezultātus. Mums ir vairāki traderi spēcīgi komandā izveidojušies pateicoties šai platformai, kas ir reāli jau izveidojuši savas dzīves, vai ne? Es nesolu jums, ka arī būs tādi rezultāti, bet cilvēki, kuriem ir mēnesī jau varbūt ir pejauti 10,000 un tādas summas, jā, varbūt Latvijā tas liekas nereāli, bet tā mūsu tajā grupiņā, mūsu komandā, tas tā ir tā kā, nu, varbūt nav ikdiena, ka tā katru dienu kāds atsūta kaut kāds tāds rezultāts, bet tas ir mums pieejams, un mēs to redzam, mums tas ir reāli, kas arī palīdz mums atvērt to domāšanu, ka, hei, kāpēc, ja viņi var, kāpēc gan es arī nevarētu? Nu, lūk. Tad jau tālāk šis mums ir uz robežas, ka tūlīt tiks launchot šī aplikācija Sintra, un, kā jūs redzat, šeit jau ir bišķiņ izstāsts citādāk, un šeit ir vairāk tāda informatīva, kur mēs mācamies, un šeit jau ir konkrēti cipari, tad tā ir tā kā copy-paste signāla aplikācija, kur jūs varat jau paņemt gatavu informāciju, jums tirgus eksperti ir sagatavojuši ieejas punktus tirgū. Un jūs varat nākt, vienkārši paņemt savu broker kontu, trading kontu blakus, paņemat tādu šo te gatavo ideju, un jūs treidojat, vai ne? Vai nu tas ir kripto, vai tas ir forex indeksi, vai arī akcijas. Tā kā Sintra ir tāda aplikācija, kur nāk informācija no ekspertiem, finansu tirgus ekspertiem, gatavas trade idejas, kur jums ir tātad ieejas cena, jums tur noteikti būs arī tātad take profits, kad ir jāņem ārā profiti, un kāds ir stop loss, kas ir tā kā jūsu riska managements, tātad tradingā, vai ne, kas ir ļoti svarīgi arī. Tā kā, jā, šī arī tāda ļoti, ļoti spēcīga aplikācija, kas mums kuru katru dienu tiks launchot arī Google veiklā, Apple veiklā, kur varēs cilvēki to lietot, un viss būs viena vieta, jo mums līdz šim bija vienkārši 3 dažādas aplikācijas, bet, nu, kompānija ir beidzot izveidojuši vienu veselu, tā kā ļoti spēcīgi. Visi ir ļoti moderni, un, ja mēs zinām, man liekas, Latvijā parasti ir kaut kādas telegram signāli vai kaut kādi indiešu telegram signāli, tad šeit viss ir pavisam citādākā līmenī, ir vesela aplikācija, un, protams, jūs varat sekot tāda to ekspertu rezultātiem līdzi, jūs varat izsekot, vai nekādi rezultāti, kas ir tik būtiski, lai jūs zināt vispār, kam sekot, kā jūs varat zināt, kuram no tiem ekspertiem sekot, ja jūs nezināt, kādi viņiem bijuši tā kā pagātnes rezultāti, vai ne? Tā kā šeit tas viss ir redzams, jūs varat tam sekot līdzi, un arī ļoti lietotājiem draudzīgi, un, protams, ir dažādi tajā platformā, jau, protams, mums būs video, kā to lietot, kā tas strādā, arī no mūsu puses, no komandas mēs sagatavojam video, kā lietot to, tā kā viss par to nav jāuztraucās, viss ir pastāstīts, viss ir parādīts, un, lūk, šeit jau mēs atbraucām pie SageMaster, kas ir mūsu lielā mākslīgā intelekta platforma. Es zinu, ka ir varbūt daudz informācijas, bet šeit ir tiešām ļoti, ļoti daudz ko darīt šajā platformā. Un pirmais tādas svarīgākās lietas, ko es gribu, lai jūs saprotat, ir tas, ka tā nauda nekad jūs neskaitat iekšā SageMasterā. Tas ir ļoti būtiski to saprast, tāpēc, ka bieži vien cilvēki aizskaita naudu kaut kur projām, vai jūs kaut kādos botos ieliek, un, ka jūs aizskaitat naudu prom no sevis, tad visdrīzāk jūs to naudu vairs nākotnē neredzēsiet, un jūs viņu visdrīzāk nedabūsiet atpakaļ. Tāpēc šeit ir tieši pretēji, nauda ir vienmēr jūsu rokās, jūsu brokerī vai jūsu kripto maciņā, nauda vienmēr būs pie jums.
un jūsu kontrolē, un jūs tikai savienojat SageMasteram, iedodat atļauju, tā kā izmantot šo naudu, treidot vai investēt, vai nu, vienalga, kas tas, ko jūs izmantojat no šīm daudzajām funkcijām, kas viņiem ir, un arī tas, ka SageMasteram iekšā nebūs nekādas papildus maksas, ka jums ir kaut kādi profiti, to es jums vēlāk parādīšu vispār, cik viss šis izmaksā, pievienoties, visu šo lietot, bet SageMasteram pašam kā tādam jums nebūs par katru darījumu jāmaksā kaut kādas specifiskas papildus tā kā samaksas. Nu, lūk, tā kā tas ir viens. Un tad, jā, tad var darboties Forex tirgu, var darboties kripto tirgu ar šo visu, un nu, tas arvien vairāk tiek uzlabots un attīstīts. Un tātad šeit mums ir SageMaster Forex, kur mums ir dažādi šie te, teiksim, rīki, kurus var izmantot, vai ne? Tātad AI screeneris, DeepSage, kas ir mūsu tā kā, jā, your second brain, tā kā tāds līdzīgs tā kā ChatGPT, bet tas ir viss saistīts iekšāds ar visiem mūsu produktiem, ko SageMaster piedāvā, ka jūs varat ierakstīt vienkārši jautājumu, pajautāt, un arī viņš jums atbildēs, pastāstīs. Mums ir Helix skeneris, kuru mēs arī mūsu komandas sesijās, par ko es jums vēl pastāstīšu, mēs to arī lietojam. Mums ir Magic Terminal, kas ir līdzīgs kaut kas arī tā kā trading platforma, kur jūs varat treidot arī ļoti. Es saprotu, ka cilvēki, varbūt, kas pievienojas pirmo reizi, kas īsti nezin, kas tas ir, es negribu jums tā kā pārāk daudz informāciju iedot, bet šīs sistēmas un šīs te, visi rīki ir ļoti, ļoti attīstīti, ļoti nākotnē, un patiesībā mēs jau esam gadu un 2 mēnešus ar šo te kompāniju, un mūsu acu priekšā tas viss ir attīstījies un audzis. Arī backtest, kur jūs varat, piemēram, sastādīt kaut kādu stratēģiju, un jūs varat backtestot šo stratēģiju, jūs varat apmēram prognozēt, kādi viņam ir rezultāti, lai jūs varētu pārbaudīt, ko jūs īsti uzstādat, kādu stratēģiju savas naudiņas, un, protams, jūs varat vienmēr visu sākumā izmēģināt tā kā demo versijā, un pēc tam jau vēlāk, kad jūs esat droši, kā tas viss strādā, arī ar savu naudiņu, un jā, tad tas līdzīgi arī SageMaster Crypto, ka mums ir AI Screeners, DeepSage, dažādas stratēģijas, AI Basket, AI Grid, AI DCA, AI Omni, un ir arī backtest un indicator provider, tā kā ļoti daudz dažādi rīki, ko darīt. Un, protams, tur ir viss paskaidrots, mums ir viss paskaidrots video, kā lietot katru no tiem produktiem. Mums ir eksperti, kas arī katru nedēļu iet cauri un stāsta, kas tur vispār viss notiekās. Nu, lūk, un tas ir DeepSage arī, ko es pieminēju, jau ļoti, ļoti gudrs, teiksim, mākslīgā intelekta valoda, vai ne, vai tā kā chatiņš, jā, kur jūs varat rakstīt, un tur arī var jautāt jautājumus par mārketingu, par SageMasteru, kā lietot SageMaster Forex, kā lietot SageMaster Crypto, kā lietot kaut kādus produktus, vai ne. Ļoti, ļoti attīstīs, tas viss ir Helix mentors, ESKins, un tad jūs varat pajautāt, jūs esat tikko sākuši, un jūs varat paprasīt, hei, kā lietot šo, kā lietot to. Tāpēc, manuprāt, superīgs tā kā produkts. Nu, lūk, un tad jau, jā, es esmu apmēram pārgājis pāri tam 3 tādiem būtiskākajiem lieliem vaļņiem, kas mums ir. Tāda tā ir izglītība, tad ir copy-paste signāla aplikācija un SageMaster mākslīgā intelekta platforma. Tad, nu, lūk, protams, tas viss ir arī kaut kā jāiegādājas, tas nebūs tā kā bez maksas, jo tas ir milzīgas izmaksas to visu uzbūvēt, šo te SageMasteru, kā arī to pašu Wow platformu, Sintas aplikāciju, tas viss paprasa milzīgas izmaksas, un Isānam, man liekas, komandā ir apmēram kaut kādi 20 IT džeki un meitenes, kas vispār visu to būvē un satur kopā, un kur nu vēl visi eksperti, kuriem tāda kompānija algo, un tas viss, protams, visa šī infrastruktūra iekšā, tāpēc, manuprāt, tikai loģiski, un ja būtu kaut kas tāds bez maksas, man liktos aizdomīgi, man liktos kaut kas sketčī, kā var būt kaut kas tāds bez maksas, tā kā šeit ir dažādas tā kā platformas, ar kurām jūs varat ienākt, tad uzsākt, vai ne? Un ir starter, standard, premium un signature bundle, un tās ir dažādas šīs tā kā pakas, ko mēs saucam, ar ko jūs varat sākt, un tad, jo mazāk tā paka, jo mazāk jums ir pieeja, bet tik un tā jūs varat nākt un ļoti daudz ko darīt, vai ne? Jau ar pašu mazāko paku jūs arī varat nākt mācīties treidot, dažādas lietas izmantot, un šeit jau no standard bundle, premium, signature jau sākās klāt arī SageMasters, un arvien vairāk šeit produktu iekšā. Nu, lūk, un, jā, pirms es jums parādu īstenībā, es jums parādīšu tās cenas, un pēc tam es jums pastāstīšu arī par kaut ko, ko mēs šobrīd komandā darām, kas ir tāds super boosts arī, kas palīdz ļoti daudz cilvēkiem arī ātrāk iemācīties pašu tradingu, sakot līdz tirgiem un tā. Tā kā, es atvainojos. Nu, lūk, tad mums ir
Protams, tās sākuma cenas, tad starter paka būs $199 pirmajā mēnesī. Tātad pirmajā mēnesī katra no šīm pakām ir jānopērk tā kā no sākuma, un tad katru mēnesi būs $149 katrai tai pakai, lai tā kā abonements, tā kā sporta zālē mēs uzturam to, vai ne, visu laiku pieeju, tā kā mēs lietojam, tā mēs turpinam maksāt, vai ne. Standard bundle ir 499, tā pirmā sākuma cena, premium būs 999, un signature bundle būs 1799. Tas ir tā pirmā cena, ar ko jūs tā kā sākat. Es teiktu, ka Latvijā Premium ir ļoti laba paka, ar ko arī var uzsākt, jo šeit ir Sage Masters, tur ir jau vairāk šie dažādi eksperti iekšā, dažādas stratēģijas vairāk. Teiksim, ko mēs esam ievērojuši, ka cilvēki ar šo Premium bundle sasniedz vienkārši ātrāks rezultāts, vai ne? Jo tas nebūs šeit tā, ka jo mazāk samaksāju par, tā kā, līgāk, ka mēs ejam uz tirgu, jo mazāk cena un vairāk sabāzt iekšā, tā kā produkts tajā visā. Bet šeit ir tiešām tā, ka jo vairāk jūs samaksāsiet, jo labāk jums būs tā kvalitāte. Un, protams, ja kāds šeit, kas grib sākt, kad liek šī iespēja superīgi, wow, ok, es gribu sākt, bet man nav tā nauda. Daudzas no meitenēm arī mums sāk vienkārši ar mazākajām pakām, un pēc tam ar laiku patiesībā ļoti daudz cilvēku esmu ievērus, ka Latvijā sāk ar mazākām pakām, un pēc tam uziet ar laiku uz lielākām, jo viņi redz to vērtību, viņi grib pamēģināt arī Sage Master, un tas tiešām ir tā kā būtiska atšķirība, vai ne? Tām pakām, un jā, jūs varbūt tagad domājat arī baigi viegli, tas sāstu jāpaņem štuka, jānoliek un jāsmaksā, vai ne, bet tas ir tas, ko es teicu, kad ir jāuzņemās kaut kādā brīdī tas risks, jo ja jūs visu laiku darīsiet vienu un to pašu, vai jums mainīsies rezultāti? Es domāju, ka visdrīzāk nē. Tāpēc es arī sāku, man vispār nebija ienākumu, kā es minēju, bet es sakasīju kaut kādus pēdējos savus iekrājumus, kas patiesībā man bija domāti manai biļetei uz Latviju. Ja nu man ir kaut kas slikts, tā kā mans ārkārtas lidojums atpakaļ uz Latviju, tā bija man pēdējā nauda, ko es ieliku šeit, un es uzsāku šo biznesu. Un, kā jūs redzat, tas ir izmainījis manu dzīvi, un arī daudzām citām meitenēm tā ir, un džekiem. Un šeit arī Latvijā ir atlaides tām pakām, kas būs uz 6 mēnešiem, un jā, uz 6 mēnešiem tā pakām ir bišķiņa atlaidīte, tā kā par to arī var padomāt, jo šis ir kaut kas tāds, ko mēs noteikti darām ilgtermiņā. Tas nebūs tā, ka, es zinu, man daudz cilvēku prasa, nu, kā tad es tur pirmajā mēnesī samaksāšu, un tad jau es atpelnīšu, vai ne? Nu, tā kā, un tad jau es maksāšu to mēnešu maksu pēc tam no tās peļņas otrajā mēnesī, vai ne? Bet visbiežākais 99% gadījumos tā nav. Tāpēc, ka šeit mēs nākam mācīties. Man pašai pagāja kādi 3, varbūt 4 mēneši, kamēr es vispār iebraucu, kas vispār notiek. Protams, man jau bija kaut kādi rezultāti, bet vienkārši saprast to visu to iespēju, cik iespaidīgi viņi ir un kāds viss strādā. Tāpēc šis ir arī kaut kas, par ko padomāt, kad jūs varat paņemt uzreiz uz pusgadu, vienkārši nopirkt, un tad jums nebūs tie ikmēneša maksājumi, un šeit pat ir tā kā ar atlaidi, un vispār man liekas, ka jūs pērkat tā kā vairumā, tas ir arī bišķiņa lētāk jau no paša sākuma, un tad vēl mums Latvijā ir tā kā atlaide. Nu, lūk, jā, un nu jā, un es gribēju jums parādīt arī, es jums gribēju kaut ko parādīt fiksi, jo mums notiek arī, mēs jau 5 nedēļas, jau 5 nedēļas mums notiek tādas trading sesijas, tad mums Latvijā patiesībā ir viens džekiņš, kurš sauc Kristers, viņš savos ļoti jaunos gados jau ir ļoti, teiksim, attīstījis savas prasmes tradingā un finansu tirgos, viņš kaut kādus 6-7 gadus jau ar to nodarbojās, un mēs izdomājām kaut kad gada sākumā uztaisīt tādas trading tā kā sesijas, kur mēs kā komanda ejam kopā, tirgos, skatāmies, Kristers skatās tirgus, viņš analizē, viņš izmanto arī mūsu Helix skaneri, viņš paskatās, ko šis skaneris dod tirgos, kādas idejas, kādas iespējas, un kā arī viņš paralēli izmanto savu tā kā to analīzi. Nu, lūk, un jā, es gribēju jums parādīt rezultātus, varbūt to es jums īstenībā sagatavošu, kamēr Simona runās. Jo es gribēju pieteikt Simonu arī, tad es tikmēr sameklēšu tos rezultātus, jo es gribu jums ļoti parādīt. Bet tikmēr, jā, es vairāk pastāstīšu pēc tām sesijām, pēc Simonas došu sākumā Simonai vārdu. Tā kā, jā, mēs ar Simonu jau sadarbojamies gadu. Man ir liels prieks par viņas izaugsmi, par viņas, teiksim, to komitmentu, nezinu, kā pateikt. Zin kā, Latvijas nav smuki, kad visu laiku meklē kaut kādus vārdus, bet to, cik viņa nopietni tiešām darbojas šajā biznesā. Viņa ir bijusi man līdzi arī Barcelonā, ko jūs redzējāt īstenībā to video, kas sākumā mums bija convention, tāds liels pasākums Barcelonā, kad bija 20,000 cilvēku, Simona man tur bija līdzi, un arī Minhenē viņa bija līdzi, un viņa arī būvē komandu Latvijā, un jā, man tiešām liels prieks par viņas izaugsmi, es zinu, kad viņa tālu tiks, lūdzu, sekojiet viņai līdzi, un viņa ir lielisks mentors, tā kā jūs droši varat viņai pievienoties viņas komandā, kas nāk no Simonas šeit šodien, jā. Tā kā Simona, es dodu vārdu tev.
Simona pastāstīs par vēl vienu veidu, kā šeit var nopelnīt, jo nav tikai jānāk un jādarbojas finanses tirgos, var arī nākt un citādākā veidā pelnīt naudiņu. Tā kā Simona vārds tev. Čau, čau, čau visiem! Kā jums šodien iet? Man prieks jūs redzēt īstenībā tik kuplā skaitā. Es ceru, ka man labi var dzirdēt. Es uzreiz nošērošu ekrānu, lai man pēc tam tas nav jādara. Tātad, čau visiem! Es esmu Simona. Es šajā visā biznesā esmu nu jau gadu. Man ir 22 gadi. Es gan mācos treidot, investēt, gan arī es daru mārketingu. Kas man liekas tāds nedaudz tā kā cheat code manā dzīvē šobrīd, ka es vienkārši atradu beidzot to iespēju, kuras var tā kā reāli pilnveidot savu potenciālu. Un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc vispār sāku. Es vienmēr zināju, ka man ir lielāks potenciāls nekā varbūt tas tā kā sākumā bērnībā tikai ielikts, vai es vienmēr zināju, ka es esmu domāt par kaut kā vairāk. Un godīgi sakot arī, kad man kādreiz jautāja, Simona, kas ir tava sapņu profesija? Man nekad īsti nebija ko atbildēt uz šo jautājumu, jo es tiešām neredzēju sevi nevienā profesijā. Es nekad neredzēju, ka es ietu tur strādāt par ārstu vai par juristu vai tajām visām nopietnējām profesijām, tāpēc, ka arī skolā es nekad neesmu bijis tas gudrākais bērns. Un es vienmēr esmu meklējis kaut kādus veidus, kā es varu kā, nonākt tur, kur es gribu, jo man ir tik liela mērķa, tik lielas ambīcijas, un es nezinu, kā, kur man likties ar to visu. Un es jau arī vidusskolas laikā jau meklēju visādas online iespējas. Forši, ka es atradu šo, bet sākumā es biju mēģinājis visu kaut ko citu. Es skatījos dropshippingu, mēģināju taisīt savus treniņu programmas, pārdevu Etsy veikalā. Tā kā man vienmēr ir bijis tas mindsets, ka es gribu pelnīt online, bet es nezinu, kā. Es pieļauju domu, ja es būtu ielikusi tajā laikā daudz vairāk to savu enerģiju, man arī kaut kas būtu vairāk sanācis, bet forši, ka es esmu nonākuši līdz šie iespējai. Nu, un tajā momentā, kad es vispār uzgāju šie iespējai, es strādāju darbā, ko es tiešām reāli ienīdu. Es strādāju par pārdevēju konsultantu, un šajā amatā es jutos reāli zemāka par visiem, par saviem priekšniekiem, par saviem veikalu tur vadītājiem, īpaši par cilvēkiem, kas ienāk veikalā. Kaut vai viņi ir tieši tādi paši cilvēki kā es, bet es jūtos vienkārši tik šausmīgi iespiesta tajā, kad es reāli katru rītu cēlos ar riebumu un gāju uz darbu. Es pieļauju domu, ka ļoti daudziem arī no jums, kas šobrīd ir atnākuši uz šejieni, ir diezgan līdzīga situācija, kad nav tas gandarījums ikdienā, vai ne, kad tu celies un ej uz darbu. Un tajā momentā arī es esmu bijušais students, vai ne, bet tikko es pabeidzu arī augstskolu, es studēju digitālo mārketingu. Un ko es varu pateikt par šo? Īstenībā no šī biznesa modeļa es esmu iemācījusies reāli pat 90% vairāk nekā es iemācījos skolā 2,5 gadu laikā. Es domāju, tas jau daudz ko pasaka par vispār mācību sistēmu un arī par mani kā cilvēku, vai ne? Tā kā sākumā vispār es domāju, ka es nedarīšu mārketingu. Man likās, ka tas vispār nekādā veidā nav priekš manis, jo es jau studēju mārketingu un es vispār neredzēju sevi šajā profesijā. Man likās kaut kas tik garlaicīgs, kaut kas tik ļoti tāds, principā skolā pasniedz to, kā tu ej uzņēmumā un taisi mārketinga kampaņas, vai ne? Un tas vispār nebija nekas tāds, ko es gribēju darīt. Un tad vienu dienu es uzgāju Madaras TikTokam, kur viņi tieši stāstīja par Sage Master. Tas bija pavisam kaut kas jauns, pavisam jauns Latvijā ienācis. Un es domāju, ok, šis ir kaut kas reāli interesants. Vispār neko nesaprotu. Man nav nekādas pieredzes. Vispār nezinu, kas ir trading, nezinu, kas ir investēšana, kas ir kripto, kā tas vispār strādā, kā no tā vispār var pelnīt naudu. Es domāju, ka varbūt arī ir daudz šeit zvanā, kas tieši ar tādu pašu skatījumu šo skatās, ka nav vispār nekādas izpratnes. Un es domāju, ok, es noliekoju viņas video, viņi man uzrakstīja, vai ne, mēs sarunājam sazvanīties Zoomā, uz kuru zvanu es gandrīz neaizgāju, tāpēc, ka man riebas runāt pa telefonu, īpaši ar svešiem cilvēkiem. Es domāju, ok, es labāk neiešu. Un tad es domāju, ok, Simon, padomā loģiski, kādā situācijā tu šobrīd esi. Man nepatīk mans darbs, man riebas mans darbs. Es studēju kaut ko tādu profesiju, kurā es sev vispār neredzu. Un es domāju, ok, kas ir sliktākais, kas ar mani notiks? Vai es pazaudēšu
200 eiro, tas ir tiešām sliktākais, kas ar mani šobrīd reāli var notikt. Es domāju, ka nē. Nu, lūk, un es vienkārši domāju, ok, labi, es aiziešu to zvanu, sarunāsim visu, vai ne? Ja viņi tur gribēs man kaut ko nereāli pārdot, es vienkārši nospiedīšu klausuli. Labi, ka es aizgāju šo zvanu, tas bija arī tas zvans, kad es sāku darboties kompānijā. Es izdomāju, ok, man tas ir jāsāk darīt. Un es reāli tajā momentā, kad es gribēju jau pievienoties, man nebija vispār nekāda nauda. Es aizņēmos no sava drauga, lai tikai es sāku tieši šajā dienā, tāpēc, ka es zināju, ka ja es nesākšu šodien, es nesākšu nekad. Iespējams, arī kāds no jums šeit ir ļoti liels overthinkers. Es visu laiku izdomāju daudz scenārijus savā galvā, vai ne? Un es zināju, ja es nesākšu tajā dienā, es pēc nedēļas, tiešām nesākšu. Pēc pusmēneša vispār nesākšu. Sagaidīšu algu, es domāšu, nē, šitais nav priekš manis. Lūk, labi, ka es sāku mācīties un vispār es sāku izprast, ko tas viss nozīmē. Un man tā kā atvērās tas skatījums uz visu to un uz parasto vairs darbu un visu šo kur šī sistēma, kurā mēs dzīvojam, es vairs nevarēju īsti paskatīties tā, kā es skatījos iepriekš. Un tā ir tik ļoti, ļoti noderīga informācija, ko šeit vispār iegūst par finanšu tirgiem kopumā un kā tas viss liekas kopā. Un jā, es pirmajos 3 mēnešos biznesā aizbraucu uz Barcelonu kopā ar visiem, un tas bija tas pasākums. Tātad tas bija kompānijas rīkots pasākums, kur bija 12,000 cilvēki. Vispār aptverams skaitlis vienā telpā, vai ne? Es aizbraucu šo pasākumu, mans mindsets pagriezās vispār pa 180 grādiem, jo es beidzot šajā pasākumā ieraudzīju ne tikai, protams, uzņēmumu vīziju, kas ir nereāli spēcīga vīzija īstenībā uz 10 gadus priekšu, bet es beidzot ieraudzīju arī savu vīziju, kas ir tas, ko es biju meklējis visu šo laiku. Es domāju, kur es varu pilnveidoties, kur es varu attīstīties, kas ir tas, ko es gribu vispār darīt, jo man nav vispār nojausmas man neko iesākt ar sevi. Un šeit arī es sapratu to, ka es tomēr gribu darīt mārketingu un ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Iedomājieties, no visas lielās zāles puse no viņiem, var teikt, gāja uz skatuves un tika apbalvoti par saviem sasniegumiem mārketingā, kas arī ir tas, par ko es šodien pastāstīšu. Iedomājieties, tur uz skatuves iet jaunāki cilvēki par mani, daudz vecāki cilvēki par mani, un es domāju, wow, viņi reāli dzīvo tieši manu dzīvi, kādu es gribu dzīvot. Viņi strādā no jebkuras vietas pasaulē, viņiem nav bosa, viņi dara, kā viņi grib, un viņi no tā pelna naudu, viņi pavada laiku ar saviem mīļiem. Tas ir reāli tieši tas, kā es gribu dzīvot. Un es skatos viņai, viņi nav īpašāki par mani. Viņi tieši tādi paši cilvēki kā es. Un es domāju, ok, Simona, tev tagad aizbrauks atpakaļ mājās, un tev ir jāsāk kaut kas darīt lietas labā. Jo, ja tu neko nemainīsi, nekas nemainīsies. Sēžu, ok, es esmu emociju pārpilna, confident, pašpārliecināta par sevi, vai ne, un savām spējām, tāpēc, ka es zinu, ja citi var, tad es arī varu. Tā kā, tas ir tas mans stāsts. Es atbraucu atpakaļ uz Latviju un sāku launchot biznesu, un te nu es esmu, nekur netaisos doties, vai ne? Nu, lūk, tā. Tagad jāskatās, kāds ir, ok, viss kārtībā. Nu, lūk, tas, ko es tātad stāstīšu par mārketinga pusi šajā visā, tas, ko es uzreiz jau no paša sākuma gribu pateikt, šis nav obligāti. Es zinu, ka daudzi šo visu pārprot, domā, ka Dievs, jūs tur piesaistat cilvēkus, bla, bla, bla. Nē, šis nav obligāti, to jūs varat nedarīt, tas ir vairāk cilvēkiem. Es zinu, ka vienkārši varbūt citiem nauda nemētājas pa stūriem un gribās varbūt to sākuma kapitālu, ar ko investēt, ar ko sākt treidot, vai ne? Un daudziem varbūt tas sākuma kapitāls vienkārši nav. Un šī ir vienkārši amazing iespēja, ko var izmantot, lai uztaisītu savu to kaut kādu ienākumu avotu plūsmu, vai ne? Lai tev ienāk kaut kāda naudiņa, vai ne, ko tu vari investēt un treidot ar to. Tā kā tas ir ļoti būtiski saprast, ka tas nav obligāti. Un es zinu, ka bieži baidās cilvēki no tā. Man taču nav nekādas zināšanas, pirmo reizi par kaut ko dzirdu par network marketingu, neko nesaprotu. Tas ir pilnīgi ok, tāpēc, ka šeit viss tiek iemācīts no nulles. Tas pats, kas ar trading investēšanu, arī visu soli pa solim tev ir gatava sistēma, mums visu laiku ir live webināri,
Es ceru, ka es neraustos. Man parādījās, ka man ir unstable. Anyways, es tātad gribēju turpināt ar to, ka mums tiek iemācīts viss no nulles. Mums ir webināri, mums ir visādi tīmkāli, kur viss tiek pastāstīts no nulles. Mums nāk bieži vien cilvēki, kas jau ir tieši tur, kur mēs vēlamies būt. Viņi nāk un mums māca visu to, kā viņi dara, dažādi ieteikumi, vispārējais. Mums ir tā kā reāli gatava sistēma, kurai sekojot, tu nevari nebūt neveiksmīgs nekādā veidā, tāpēc, ka, jā, šeit ir ļoti svarīgi saprast, ja tu strādāsi 100%, tad tavs 100% strādās arī tavs bizness. Tā kā tas ir ļoti būtiski. Ok, tad turpinot, tā, mans galvenais jautājums ir, kāpēc viss kārtībā? Es gribu iezīmēt galvenās atšķirības starp parasto mārketingu un network mārketingu. Kā jau mēs zinām, parastajā mārketingā ir tas, ka uzņēmums atvēl kaut kādu budžetu un nobīd to uz dažādām mārketinga šiem darbībām, kas ir YouTube reklāmas, TV reklāmas, radio, visu, ko jūs varat iedomāties, ko mēs saņemam informācijas plūsmā. Un tas ir veids, kā uzņēmums piesaista savus klientus un veicina pārdošanas. Bet network mārketingā tas ir pavisam cita sistēma. Šeit uzņēmums atvēlta daudz lielāku šo budžetu, ko viņi maksā cilvēkiem, kas parāda viņu produktu tālāk. Un īstenībā ļoti smieklīgi tas, ka mēs ikdienā īstenībā katrs nodarbojamies ar network mārketingu, ļoti paskaidrošu. Iedomājieties, jūs noskaties kādu filmu Netflixā, jūs aiziet, pasakat savai draudzenei. Draudzenei aiziet noskatīties to filmu pēc tam, ne? Vai arī jūs aiziet uz kafejnīcu, jums kafejnīca patīk, tik laba atmosfēra, tik labs ēdiens. Jūs aiziet uz darbu, pasakat saviem kolēģiem, kolēģi nākamajā dienā aiziet uz to kafejnīcu, bet neviens jums par to nemaksā. Tas ir network mārketings, tikai atšķirība ir tā, ka šeit jūs reāli izmantojat produktu un jūs parādot to tālāk, jums kompānija par to maksā. Tā kā tas ir īstenībā tik gudrs veids, kā pelnīt naudu, ja mēs tā padomājam. Un īstenībā tas, ko es gribēju pieminēt, tas, ka network marketings ir šausmīgi pārprasta industrija. Īstenībā, man liekas, pārprastākā industrija visā pasaulē, bet tas, ko daudzi nezin, tas, ka network marketings ir īstenībā viena no visapmaksātākajām, vislielākajām industrijām visā pasaulē. Tā ir lielāka par gaming, filmu un mūzikas industriju. Tad potenciāls šeit vispār izaugt, attīstīties, izveidot to kā karjeru sev, ir vienkārši nenormāli milzīgs, un tas ir vienkārši jāmāk izmantot. Un tas, ko es bieži dzirdu, ļoti bieži starp citu, ka cilvēki īsti nesaprot tās atšķirības, kas ir ar network marketing kompāniju un piramīdu schēmu. Es gribu ātri bišķiņu pastāstīt tā, lai jūs saprotat, un varbūt arī kāds no šajā zvanā īsti varbūt nesaprot. Ļoti svarīgi saprast, ka network marketing kompānijām ir produkts. Mūsu gadījumā tas ir SageMasters, Wow platforma, copy-paste signāla aplikācijas. Tas ir tā kā 3 produkti, vai ne, ko jūs izmantojat, un jūs jau veidojat ienākumus no tā. Jums nav nepieciešams darīt mārketingu, tas ir vienkārši opcija. Jūs vienkārši darbojaties un pelnat naudu ar to, varat būt laimīgs, vai ne? Redziet, tajā piramīdas schēmā ir tas, ka viņiem nav produkta. Viņi pārtiek tikai no tā, ka viņi sola cilvēkiem, pievienojies, tu tur būsi bagāts mēnešu laikā, pievienojies, investē to, dabūsi to atpakaļ, 100 000, vai ne, un tādā garā. Principā, cilvēku vervēšana, ka tikai nāk nauda no piesaistes. Redzēt, tā ir pati galvenā atšķirība tajā. Es ceru, ka tagad ir skaidrība tiem, kas varbūt arī īsti svārstījās un nesaprata to, vai ne? Lūk, pie mums tā tad ir 2 veidi, kā jūs vispār varat pelnīt no mārketinga. Tātad pirmais veids ir parastās komisijas maksas, kas ir, piemēram, jūs esat cilvēks, kas īsti negrib darīt mārketingu, tur taisīt kaut kādu komandu, bla, bla, bla. Jūs vienkārši izmantojat produktu, jums ir tik labi rezultāti, jums viss forši iet, vai ne, uz priekšu ideāli. Vai jums ir, piemēram, kāds draugs, kas grib arī uzsākt, viņš redz, ka jums ir tik labi rezultāti, un, piemēram, jūs draugs arī grib pievienoties. Un mums, kā katram kompānijas lietotājiem, vai ne, produktu lietotājiem, ir arī savs personalizēts links, ko mēs varam izveidot. Un, piemēram, jūsu draugs arī grib pievienoties, sāk darboties kompānijā, jūs iedodat viņam šo linku, viņš piereģistrējās, un jūs uzreiz saņemat komisijas maksu. Ko tas nozīmē? Piemēram, draugs grib pievienoties
uz premium paku, kas ir viena no labākajām, vai ne? Viņš pievienojas, un jūs uzreiz savā kontā saņemat $100. Pavisam vienkārši sistēma, nekas sarežģīts. Un tad ir otrais veids, kas ir bišķiņā sarežģītāks. Tas ir vairāk cilvēkiem, kas vairāk skatās uz šo ilgtermiņā, kas ilgtermiņā grib izveidot pasīvos ienākumus savu veidu. Tas atslēgvārds ir ilgtermiņā. Šis nav pilnīgi galīgi nekas ātrs, ko jūs sasniegsiet pirmajos 2 mēnešos. Protams, ir iespējams, bet tas nav tas, kā tas reālajā dzīvē notiek bieži vien. Nu, lūk. Tad šeit mums ir ranku sistēma. Tad šeit jūs varat redzēt rankus, ko jums ir iespēja sasniegt, un tad šeit jums ir šīs izmaksas, ko jūs varat saņemt katru mēnesi par kaut kādu konkrētu sasniegto ranku. Ko tas nozīmē jums kā marketerim, kas ir izvēlējies, ka es gribu sākt veidot savu komandu? Tātad jūs kā marketeris veidojat sev 2 komandas, jeb divas kājas, network marketing valodā runājot. Un ko tas jums nozīmē, kā jūs to varat sasniegt? Tad paņemsim piemēru team leader. Redziet, tas ir $1500 mēnesī kā bāze. Jūs gribat iet prom no darba, vai ne? Tad jūs fokusējaties uz to, ka jūs gribat team leader ranku. Ko tas nozīmē? Ka jums katrā no šīm komandām ir jāsakrāj 4000 punkti. Un tie punkti nāk pie katras pakas, ko jūs pārdodat. Un es šobrīd neieslīgšu detaļās, cik jums tās pakas ir jāpārdod un vispārējais, savādāk tas aizies stundas garumā, ja es sākšu skaidrot to. Bet doma ir saprast, vai ne? Jums ir jāsakrāj kaut kādi konkrēti punkti no pārdotajām pakām, lai jūs varētu dabūt šo izmaksu, šo ranku. Un ziniet, kas ir vēl forši, tas, ka ja jums ir mentors vai cilvēks, ar kuru jūs pievienojaties, viņš arī taisa komandu, vai ne? Viņš arī dara mārketingu aktīvi. Tas nozīmē to, ka jums jūsu mentors palīdz veidot šo vienu kāju. Tas nozīmē to, ka jums nav tas viss jādara vienam, tā kā jums nav jādabūt 8000 punktu vienam pašam. Jūsu mentors jums palīdz. Piemēram, jūsu mentors jums ir piepildījis vienu kāju ar tiem 4000 punktiem, jums ir jādabūt tikai 4000 punkti. Tas ir lielos vilcienos, pavisam vienkāršoti pastāstīts. Arī, kas ir ļoti būtiski, ņemiet vērā to, ka jums nav šeit nekādas limitācijas. Piemēram, piemēram, jums ir mentors, team leader, vai ne? Bet jūs tiecaties uz vice president. Tas ir pilnīgi ok, tas ir iespējams. Jūs jebkurā momentā varat pārspēt savu mentoru, strādājot 100 reizes smagāk. Tas nozīmē to, jūs strādāsiet 100 reizes smagāk, jūs saņemsiet pretī 100 reizes vairāk. Tā kā ļoti būtiski saprast, šeit nav nekādas tās limitācijas jums. Un vispār paskatieties uz to kompensācijas plānu, kādas vispār ir iespējas šeit pelnīt līdz pat 600,000 mēnesī. Varat vispār aptvert to, un tas ir jebkuram iespējams. Tas nav tā, ka jums ir jābūt tur izglītībai, zināšanām. Visiem vienalga, kāda ir jūsu pagātne. Tā kā, ja jūs reāli nopietni pieiet šim, jums ir iespēja sasniegt tieši to, ko jūs gribat. Nu, lūk, un vēl viena ļoti forša nianse šajā ir tas, ka mēs negaidām algu vienu reizi mēnesī. Šeit ir, piemēram, tas team leader, ko es tikko stāstīju. Visa šī samaksa tiek sadalīta 4 daļās. Tad mums ir cikls, kurā laikā mums ir jākvalificējas uz šo ranku, piepildot šos punktus, ko es pirms tam stāstīju. Un šī summa, ko jūs mēneša beigās dabūjat, tiek sadalīta 4 daļās, jo katru nedēļu pirmdienas dienā tiek izmaksāta kaut kāda daļa no tavu mēneša darba. Tā kā, tas ir tāds ļoti forši vienkārši piebildi par to, ka šeit nav jāgaida viena diena mēnesī, kad jūs saņemsiet savu atalgojumu. Un tad tālāk es neiespringšu ļoti detaļās par to, kādi vēl ir bonusi, jo tas, ko es tikko rādīju, šis ir tikai pamatiņš, ko jūs varat dabūt, kvalificējot, nohitojot to ranku. Papildus tam vēl nāk daudz un dažādi bonusi. Šis ir tas, ko es pirms tam stāstīju, tas fast start bonus, vai ne? Bet ir vēl daudz un dažādi bonusi, kuros kvalificējoties, jūs varat dabūt vēl papildus ienākums. Tā kā peļņas šīs iespējas ir vienkārši nereālas, ja tā padomā, vai ne? Par to darbu, ko jūs darat šobrīd savā darbā,
ieliekot šo darbu šeit, jūs varat dabūt daudz, daudz, daudz reizes vairāk atpakaļ, kas ir vienkārši nereāli īstenībā padomājot, vai ne? Un, jā, šeit es neiesprūgšu detaļās, jo tas arī aizies uz 3 stundām, ja es sāku stāstīt, un kas ir katrā bonusā, ko jūs varat saņemt. Bet tas, ko es vēl gribēju pieminēt, ir tas, ka šeit kompānija ne tikai maksā par tavu darbu, ko tu šeit ieguldi, vai ne, par to, ka tu parādi šo iespēju tālāk un pelni ar to naudu, kompānija vēl atmaksā ceļojumus. Ja tu kvalificējies kaut kādā konkrētā laikā, tagad arī Madara, starp citu, stāstīja par to Dubais. Tas man tāds pirmais, kas man iespiedās galvā. Šis bija tīma līdera ranka ceļojums. Tas ir tā kā viens no tajiem pirmajiem rankiem, ko vispār var sasniegt. Viņi visi kvalificējās 3 mēnešu laikā, manuprāt, 3 mēneši bija doti, lai varētu kvalificēties šo ceļojumu. Tas bija 5 zvaigžņu experience vispār kopumā, vai ne? Viesnīcas, visas atrakcijas, viss šis vēl tā kā nevis ceļojums, bet gājiens uz jauno ofisu atklāšanu, vai ne, kas ir vienkārši jaudīgi. Iedomājiet, kurā vēl uzņēmumā jūs reāli iesiet, strādāsiet, jums maksās ne tikai algu, bet arī apmaksās ceļojumus. Vienkārši amazing, vai ne? Tā kā tas būs viss no manis, tas, ko es jums gribu teikt. Ja jūs neko nemainīsiet savā dzīvē, jums nekas nemainīsies, un atcerieties arī to, ka ja tas jau kādam citam ir, tad nekas nav neiespējams. Vienkārši atveriet savu prātu un domājiet bišķiņu plašāk par to, ko jūs ikdienā redzat. Tā kā paldies, es došu vārdu atpakaļ Madarai. Ok, paldies, Liela Simonam. Mums ienāca viens jautājums komentāros. Es varu droši vien atbildēt to, ka vai šie punkti akumulējas, uzkrājas vai katru mēnesi viss no jauna. Tātad ir 4 nedēļu cikls un katru nedēļu no jauna. Okay? Tad, protams, tu pirmo reizi pārdod, tev katru kompāniju, piemēram, signature bundle dod 1000 punktus, un tev katru mēnesi pēc tam nebūs 1000 punkti. Tev pēc tam būs, piemēram, katru reizi, kad cilvēks atjauno, ir $149, un tev būs 90 punktu par to. Un, piemēram, ja mēs skatāmies tā kā tīri matemātiski, piemēram, lai dabūtu team leader rank, tev vajag kaut kādus 45 cilvēkus, kur atjauno visu laiku. Un tā tu lēnām audzē to organizāciju. Un tad, piemēram, vēl kas ir, es nezinu, vai es Ivana pieminēju vai nē, bet šajā jautājumā atbildot var to izcelt, kad pēc tam ar laiku tev kāds komandā arī sāk darīt mārketingu, un tu no viņiem dabū nevis tā kā komisijas, kuras tev nāk, bet tu dabū punktus. Tā kā tavi komandas cilvēki, tavi līderi, kuriem tu palīdzi būvēt, viņi tev dod tā kā punktus, un tā tiek līdz tiem lielajiem rankiem. Un, jā, tad paldies Simonai. Un varbūt, piemēram, kad mēs runājam par to mārketingu, ir ļoti uzkrītušas tās summas, un mēs redzam tos ciparus, bet pirmkārt, neviena no tiem ienākumiem arī nav garantēti, un otrkārt, varbūt tas tāpēc tad liekas, ka visi jau tikai pelnas ar to mārketingu, bet vienkārši treidingā mēs tā baigi nerādām tos rezultātus, jo tur vispār katram ir citi tie rezultāti, tur ir ļoti dažādi, un mārketingā arī tas pats vienkārši šeit, tas ir tas, ko kompānijas kompensācijas plāns, ko viņi parāda, kas ir tās izmaksas garantētas, ja tu sasniedz kaut kādas tādas konkrētas latiņas, vai ne? Nu, lūk, un ko es jums īstenībā gribēju parādīt, man tagad beigais triks. Es pamēģināšu no sava telefona jums nošērot paralēli. Es jums stāstīju par Helix, bišķiņu atbalsts ir, bet tas ir kaut kāda atbalsta, kā dzirdams, vai ne? Ok, tātad mums ir Helix, tādas trading sesijas, kas mums notiek patiesībā, man liekas, katru darbdienu 10 no rīta, varbūt katru nē, bet principā Kristers, mūsu finanses tirgus eksperts, Kristers, viņš skatās tirgus, un viņš mums dod 10 no rīta, katru darbdienu, gan arī mums ir live sesijas, kur mēs visi salicam kopā, tie, kas ir, teiksim, aktīvi, kas darbojas šajās sesijās, kas nāk, jo tur ir kaut kādi arī kritēriji, ka tu vari pieslēgties, un mēs kopā treidam, Kristers atrod treidu, un tad viņš mums palīdz, tā kā, jo mums ir teorija, ko jūs varat nākt mācīties VAL platformā, un paši analizēt tirgus, un tad mums ir, piemēram, Sage Masters, kurš jau pats automātiski visu izpilda. Bet šīs Kristera Helix sesijas ir tā kā kopā tāds miks no visa, un tas var palīdzēt. Mums ir ļoti, ļoti labi rezultāti, kurus jums gribu parādīt tūlīt, un cilvēki nāk un daudz mācās, un zinu, ka ir varbūt kāds cilvēks, kas bija iepriekš mūsu komandā, šis ir pilnīgs jaunums, un šis mums dod daudziem cilvēkiem komandā ir ļoti labi rezultāti, un plus tie cilvēki nāk, un Kristers visu laiku komentē, ko viņš dara, viņš stāsta, šitā izskatās tirgus, tagad šitā izskatās tā tirgus, un kopā mēs paņemam tos treidus, un ļoti daudz cilvēku ļoti daudz iemācās, un pat tam sāk tā kā paši treidot. Nu, lūk, un es jums gribu parādīt, es ceru, ka man viss aizies.
Bet es jums gribu parādīt to chatiņu. Oh, my God, man strādā! Tā, to mēs ielādēsim visu. Ok, es eju. Ok, aiziet. Nu, lūk, tā tad. Rekur mums, tas bija pagājušās nedēļas beigās. Mēs uzsākām 19. janvārī, un līdz šim mēs bijām paņēmuši kopā, man liekas, 23 treidus. 15 treidi dabūja aizgāja uz teikt profitu, tātad mēs paņemām profitu. 5 bija pa nulēm, tātad break even, un 3 bija zaudējumi. Un tas ir, wow, tas ir ļoti, ļoti labi rezultāti priekš vispār treidinga, vai ne? Un piemēram, šodien mums bija sesija, bet mēs nepaņēmām treidu, jo tirgus nedēva mums tādu iespēju vispār, vai ne? Nu, lūk, es gribu jums parādīt rezultātus, jo cilvēki šeit sāk ar, piemēram, 400 sāk konts, vai ne? Cilvēkam ir peļņa 11 eiro reāli, kāds izstās reku profits. Jo šeit pārsvarā cilvēki, mēs mudinām cilvēkus, tad šeit noteikums, kad visi sāk ar live accountiem, nevis demo kontiem, kas ir 10,000, 100,000 vēl neskas, bet mēs sākam ar īstajiem saviem kontiem, un tad cik nu katrs var uzlikt 100, 200, 300, 500, 1500, cik var uzlikt, vai ne? Un tad šādi tie reāli rezultāti no tradingas jums var parādīt, un šie visi trade ir, teiksim, daudz cilvēku, mums bija, man liekas, piekdien mums bija labs trades, kur paskatieties, kādi rezultāti. Un, protams, tie rezultāti negarantē, ka vienmēr būs tā, vai ne? Un tas nav financial advice, tāpēc, kad Kristers, vai ne, to, ko Kristers saka, jūs paši izvēlaties, jūs sekojat vai jūs nesekojat. Un šie visi treidi no cilvēkiem, viņi ir nākuši manuāli vienkārši uzliek tos treidus, un pārsvarā visi šie cilvēki, kam ir šie rezultāti, nebija iepriekšējas priekšzināšanas finanses tirgos. Tad mums bija, man liekas, ceturtdien mums arī bija kaut kas, tad mēs te kaut ko runājāmies, kaut kas vai nesenāk, te var pajautāt. Nu, lūk, tā kā mums ir tā sesija no rīta, un tad pēc tam, principā, mēs turpinam runāt, reku, paskatieties, kādi rezultāti. Un tad mēs dalāmies visi un priecājamies kopā, un, nu jā, reku, paskat, nebeidzās profiti mums. Tā kā tas, jā, Kristaram ļoti šitais te pēdējās 5 nedēļas, viņam ir ļoti daudz uzvaras. Tas, protams, negarantē tos rezultātus. Jā, es tiešām gribu, lai jūs saprotat to, jo tas nav. Nebūs vienmēr tā, bet nu jā, mēs jau kaut kādas sarunas te aiziet, bet jā, tas pēdējās 2 dienas arī bija tādas. Jums gribēju parādīt, lai jūs redzat, rekrutē mums atkal kaut kādi rezultāti. Nu tā, un tie visi cilvēki, kas sāk bez nekādām priekšzināšanām, tirgos, viss, kas mums ir jāiemācās, pagaidās iziešu, tādāk traucē, tas viss, kas jums ir jāiziet, ir kā darīt copy-paste signālus, iemācīties, iziet kaut kādu to forex sadaļu, es vēl izslēgšu, iemācīties, iziet forex basic kaut kādu sākumā, tas ir varbūt nedēļa, kaut kādu 1-2 nedēļas jūs sagatavojaties, un tad jau jūs lecat iekšā sesijās un jūs darbojaties, un tiešām varat redzēt rezultātus, un jūs varat redzēt, kā reāli notiek tas treidings, jo, piemēram, es atvainojos, bišķiņa aizgājā ilgāk tas laiks, vai ne, nekā es teicu sākumā, bet iedomājieties, jūs mācāties braukt ar mašīnu, jūs mācāties teoriju, un tad vienā brīdī jūs sākat braukt, un tās treniņas sesijas ir tā kā tā braukšana, kad mēs tiešām jau daram, un tad jau paralēli uzreiz tu mācies, vai ne? Tā kā, jā, tad cenas es jums parādīju, ko es jums tagad gribu pateikt, ja jums šī iespēja uzrunā kaut kas no tā visa, jums nav jādara viss, pirmkārt, kad jūs uzsākat, mēs ar Simonu, vienalga, vai kas jūs uzaicināja šo te zvanu, ejiet atpakaļ pie tā cilvēka, kas jūs uzaicināja šo te webināru, ļoti būtiski, un ja jums interesē, sakiet, es gribu sākt, ok? Tas ir tas, kas jums tagad ir jādara, nākamais solis, un pēc tam jūs ar savu cilvēku, kas būs jūsu mentors tālāk, vai es, vai Simona, vai Madara, vai Žaneta, vienalga, kurš jūs uzaicināja šo te zvanu, vai Viktorija, Linda, vai nevienalga, kurš uzaicināja, tad ejiet atpakaļ pie tā cilvēka, un sakat, es gribu sākt, un tad jūs varēsiet ar šo mentoru sazināties, 1-pret-1 Zoom zvanā, atbildēt visiem jūsu jautājumiem, jums palīdzēs, pastāstīs, vai ne vairāk, pasīties, kas jums no tām pakām arī labāk, vai ne, ar kuru jūs varat sākt jūsu situācijā, un noteikti negaidat, jā, jo pirmkārt, es zinu, ka mēs ar Simonu uzņemam tagad cilvēkus komandā līdz šai piekdienai ieskaitot, pēc tam varbūt būs kaut kāda pauzīt, jo mēs tagad saņemsim daudz cilvēku, mums ir limitēts vietu skaits, mentošu vietu skaits, ko mēs uzņemsim, vai ne, tā kā noteikti pasteidzieties, aizrunājiet sev to vietu, ja jūs gribat tagad uzreiz sākt, jo noteikti nav jēgas gaidīt, nezinu, ko vajadzētu gaidīt, vai ne, marinēt gurķīšu nevajag. Noteikti uzreiz rakstat man, vai Simonai, vai Žanetai, vai kas jūs uzaicināja, sakt, es gribu sākt, vai arī man ir jautājumi, palīdzi man, vai ne, es nesapratu līdz galam to un to, tāpēc jums teicu arī lūdzu pierakstāt sākumā, vai ne, kas jums nav skaidrs. Tā kā, jā, un tad pēc tam tajā zvanā jūs pierģistrējaties, un nākamais mums ir sava onboarding lapa, jums tālāk mentors iedos pirmos soļus, kas jums ir jādara, jāmācās, jāskatās kaut kādu video, un tad pēc kādas nedēļas, 5 dienām apmēram,
Mēs atkal sazinamies, Zoom zvans 1 pret 1, un mēs izdomājam tālāk, ko tieši jūs darat. Vai jūs gribat vairāk fokusēties uz trading vai uz mārketingu, ko jūs gribat darīt no tā visa, vai jūs gribat SageMaster uzstādīt, vai nekas jums attiecīgi tajā pakā ir iekļauts. Tā kā viss tas ceļš kopā, mēs jums esam blakus, mēs strādājam cieši kopā ar jums, tā kā nav jābaidās no nekā. Jums ir blakus mentors, un tāpat tās pēc tam, ja mēs neesam zvanījuši, kaut ko nevarat aizmirstāt pajautāt, pēc tam mēs komunicējam WhatsAppā, mums ir tādas čatu grupas, kur ir vai ne cilvēki, kas var atbildēt, pastāstīt vairāk, vai ne. Tā kā tagad uzreiz pēc zvana rakstam, kas jūs uzaicināja, rakstam, pasakat, hei, super, man patika webinārs, es gribu sākt. Kas man jādara, ok? Rakstam Simonai, rakstam man, visam Žanetai, kas jūs uzaicinājāt, tas ir ļoti, ļoti būtiski, vai ne, lai jūs zinat, ko darīt tālāk, un no tā, ka foršs webinārs, ko es darīšu tālāk tagad, ja? Tā kā ejam atpakaļ pie tā cilvēka, kas jūs uzaicināja, un sakat, es gribu sākt. Nu, un tad jau mēs mēģināsim jums kaut kā palīdzēt. Tā kā paldies, ka visi šodien pieslēdzāties, palikāt arī līdz beigām, noklausījāties, uztam vēlreiz pa plecu, labs darbiņš, un tad jau ar prieku redzēšu jūs arī un sagaidīsim jūs komandā. Tā kā aiziet!